Sveicināti, mīļie skatītāji! Šodien pirmo reizi ar jums kopā Monika Marija Mesinga, un mēs pašlaik atrodamies pašā Rīgas sirdī, Vecrīgā, kur jau otro dienu notiek Rīgas svētki. Kā redzams, laiciņš nav šodien īpaši ko daudzsološs, taču cilvēku ir daudz un daudz aktivitātes, vairāk kā 100 aktivitātes kopā Rīgā šodien, gan dziedāšana, gan dejošana, gan dažādi tirdziņi, un cilvēku plūsmas ir ļoti liels, tāpēc dosimies skatīties, kas īsti notiek Rīgas svētkos. Esam satikuši Ventu, un sakiet, Venta, jūs esat tikko atbraukusi uz Rīgas svētkiem, bet kādi ir pirmie iespaidi par Rīgas svētkiem? Man ļoti patīk, daudz cilvēku, jautrība valda ielās, skatījos, ka ir ko darīt bērniem, ir ko, mana vecuma cilvēkiem, tā kā ļoti jauki. Katru reizi tas ir ļoti jauki. Ļoti jauki, un cilvēki nāk, un man liekas, katru gadu vairāk nāk. Agri, ko tu zini par Rīgas svētkiem? Kaudzu? Ko tu zini par Rīgas svētkiem? Jau vairākus 100 gadu pastāv šī pilsēta, un jau kopš Latvijas neatkarības mēs arī katru gadu svinam šeit šos svētkus, teiksim tā, Rīgas viesiem, Rīgas iemītniekiem, un arī Latvijas patriotiem, un, kā lai pasaka, visiem, kam patīk šī jaukā pilsēta. Kā te nu pastāstīji, ko tu dari Rīgas svētkos? Dzeru vīnu. Dzer vīnu, tas ir forši, kā to liekas, dzert vīnu? Jā, noteikti. Tu bieži apmeklē Rīgas svētkus? Jā. Katru gadu? Jā. Kas tev šogad patīk vairāk nekā citus gadus? Basketbols šogad patīk un visādi pasākumi. What do you like the most? The boat race that they're having down there. It's like the paddle boat race, right? Sveicināti, mēs esam satikuši uz ielas Interu Busuli, nu jūs jau visi viņu pazīstat. Sakiet, Interu Busuli, ko jūs šeit darat? Monika, jūs pārspīlējat. Ir arī tādi, kur man nepazīst, noteikti. Es atvainojos. Iela mūzikas diena. Tas ir tāds, kāpēc es un Vairs Nartišs mēs esam šeit, ka Vairs arī var panākt. Vairi jūs vēlaties? Viņš nevēlās. Viņš, redz, viņam ir saulins. Jā, un tāpēc mēs arī satikāmies, kā jau katru gadu ar Vairu Nartišu Iela mūzikas dienā. Vienreiz gadā saspēlējamies bez mēģinājumiem, tā kā baigi forši. Sakiet, lūdzu, bet cilvēki vispār šo ielas mūzikas dienu ir atsaucīgi? Ir ļoti atsaucīgi, jā. Ļoti atsaucīgi. Tīri, ja rēķinam naudā? Nē, vispār vai viņi nāk un spēlē? Tas bija joks. Protams, ka ir atsaucīgi, jā. Ir taču pat nepietiek vietas pat visiem. Tā kā, vienīgais lietas, koku pušam instrumentu un ģitāras un violas. Šogad tā mazāk, es domāju, ka spēlē šajā Iela mūzikas dienā, jo mitrums štimē ārā un bojā instrumentus un baigi interesanti, jā. Mēs pašlaik atrodamies Doma laukumā, kur norisinās retro mašīnu parādi, kā redzam aiz manīm dažādi modeļu un vecuma automašīnas un interesantos tārpos ietērpti cilvēki kā vadītāji. Tā kā nemazums interesantu aktivitāšu šeit šodien Rīgā, Rīgas centrā. Cilvēki priecīgi, laiks gan apmācies, bet vismaz pašlaik nelīst. Kā zināms, Rīga ir sākusi veidoties 12. gadsimta beigās, taču oficiāli dibināta 1201. gadā, kad bīstakaps Alberts pārcēlies no Ikšķilas uz Rīgu. Jūs zinat, kam par godu vispār šie svētki tiek rīkoti? Es vairs nepateikšu, zinu, ka ir gadu skaitlis, bet tas nav apaļš Rīgai, bet cik precīzi uzreiz nepateikšu, bet nē, kam nenosaukšu. Varbūt tu zini, cik Rīgai gadu šodien paliek? Mārtiņ, cik gadu paliek? 810 nav. Nē, 801. Viņai vai tad, es nezinu, 94, 95. Šodien mēs svinam Rīgas dzimšanas dienu. Jā, es skaitu, es rēķinu. Nezinu. Es zinu, ka ir pār 800. Nē, taisnība ir, bet varbūt arī minēt aptuveni. 807. Vai 800, man liekas. Nē, diezgan pasen kaut kādi. 810 varbūt. No, 800. Not really, sorry. I know it's really old, but I don't know how old exactly. It's 800 something year.
810? 813. Jā, ļoti forši, jo es tikko pateicu priekšā, bet 813. Malacis viens no pirmajiem cilvēkiem, kas šodien mums ir pareizi atbildējis šo jautājumu. Sakiet, cilvēki vispār atsaucīgi šodien ziedojums naudiņu? Nu jā, ziedo. Palīdz mums tā kā. Un kam šie ziedojumi tālāk aizies? Nu viņi ir domāti, lai dzīvnieciņam ēst nopirktu, piemēram, arī pārtiku, nu kaut ko tā, piemēram. Jo valsts jau mums tikai ļoti maz to naudiņu atvēl, jā. Jo pēc idejas, pēc 11 dienām tie dzīvnieciņi ir jāmīdzina ciet. Jo vienkārši, bet cilvēki mums palīdz, gan drēbes, gan visāds mantas vai, tā mums tā iznāk. Un sakiet, varbūt jūs varat pateikt, tagad, piemēram, cilvēki grib paņemt mājās sunīti vai kaķīti un grib to izdarīt no dzīvnieku patvērsmes. Kur jūs atrodaties, kā jūs varat sazināties ar jums? Mēs Ličos atrodamies. Un arī ir mājaslapa, Ulubels mājaslapa ir. Kā tā ir? ulubele.lv. Labi, liels paldies jums, simtīšu naudiņu. Tu varbūt man varētu pateikt, cik Rīgas torņos kopā gaļu? Vienā Rīgas turnī? Nē, vispār, cik torņos gaļu? Viens tikai. Viens tikai? Cik tu varbūt zini? 3. Ja nezini, mini. 5. 1. Skolā teica, arī aizmirsās. Daudz. Daudz tas ir cik daudz? Pietiekam. Nē, 1. 3? 3, man liekas. 4. Kaut kā tev neveicās klausies, nu? Labi, tad uzdošu jums jautājumu tādu ļoti aktuālu. Vai Rīga ir gatava? Jā. Nē. Tā šķiet, ka jā. Vai tu zini, kas tagad notiks? Karš? Rīga nav gatava. Redz, viņa vēl nav nogrimusi, tātad vēl viņa nav gatava. Un visur arī ceļās un nevis ceļās, bet es atvainojos, būvējās. Ceļās tikai istabās un dzīvokļos un zem segas, bet šeit būvējās. Jā, Rīga vēl joprojām būvējās. Bet kad viņa būs gatava? Mums ir vēl jāpastrādā. Mums vēl ir jāpastrāda un jāpagaida. Nē, vienmēr var būt labāk. Tad nav gatava? Ir gatava, bet vienmēr var uzlabot visu. Ir gatava, ja? Nav gatava, ne? Vai tu zini, kas notiek, kad Rīga ir gatava? Nē. Kā jau leģendā rakstīts, ja, teikā, ja Rīga būs gatava, tad viņa nogrims. Vēl mēs stāvam uz cietas zemes, tā ka viss ir pašreiz kārtībā. Nē, nekad nav gatava. Kāpēc? Tāds sabruks, kad pateiks, ka Rīga ir gatava. Nē. Nogrims zem ūdens. Nogrims. Tieši tā. Labi, paldies par interviju. Es uzrakstīšu, dodiet man pilspalvu. Sagatavos. Kas man jāraksta vārdsiem? Klausieties, Epireits, varbūt jūs zināt kādu dziesmu par Rīgu? Rīga dim. Nu, padziedam. Nē. Nu, padziedam. Rīga dim, kas to Rīgu dimdināja? Ai, tralala, kas to Rīga dimdināja? Ai, tralala, kas to Rīga dimdināja? Super, paldies jums liels. Paldies jums, meitenes. Čau. Monika, brīnišķīgi izskaties. Paldies. Jūs arī, protams. Sirds mīļā Monika, Monika, la. Paldies. Beigās. Taču 1200. Kā redzams, šeit kaut kas briest, bet ziniet, tas nav Roltons.
Mēs redzam Čivau. Telefona numurs, uz kuru zvanīt, ja kāds tomēr skatoties šo video, grib iegādāties šo te gaili, ja? Tad viņš atrodas pie bāra Egle. Cilvēki